Priecājos iepazīties. Mani sauc Konstants Mišels Labārs. Esmu franču kulinārs. Cienījamās dāmas un godātie kungi, kompānija Cepter ir izstrādājusi labākos traukus pasaulē. Šie trauki ir lieliski un eleganti, taču pat tas nav galvenais. To lietošana ikdienā palīdz nodrošināt jums veselīgu dzīvesveidu saskaņā ar kompānijas Cepter veselības misijas kanoniem. Kompānijas Cepter trauki ir labāks naudas ieguldījums nekā depozīts bankā. Cienījamās dāmas un godātie kungi, tūlīt es jums parādīšu, kā pagatavot gaļu grila pannā, nepievienojot taukus. Sakarsējam pannu līdz augstai temperatūrai, ko pārbaudām ar termokontroles palīdzību. Tā ir ierīce, kurā sasniedzot vajadzīgo temperatūru, bultiņi sasniedz zaļo zonu. Tādējādi tiek pārbaudīta temperatūra. Ja termokontroles bultiņa atrodas zaļajā zonā, panna ir sakarsēta. Paņemsim nedaudz ūdens. Ja parādās pērlīša efekts, tas norāda, ka esam sakarsējuši pannu līdz vajadzīgajai temperatūrai. Tagad ņemsim gaļu, tītaru, kakla karbonādi vai, piemēram, lielopa fileju. Šāda izmēra tītara gaļas gabaliņš cepsies 2 līdz 3 minūtes. Plāna kakla karbonādes šķēlīte vēl mazāk. Lielopa fileja cepsies mazliet ilgāk, 4 vai 5 minūtes. Protams, tas ir atkarīgs no šķēles biezuma. Šāds cepšanas paņēmiens ir ļoti veselīgs, jo mēs neizmantojam ne pilienu tauku vai papildu komponentus, kas neko nedos, pat neuzlabos garšu un nepaukstinās gatavošanas temperatūru. Mēs zinām, ka sakarsēti tauki mūsu veselībai ir ļoti kaitīgi, tāpēc mēs tos neizmantojam. Tas mums nav vajadzīgs. Gaļu cepsim dabiskos apstākļos. Cepot gaļu, es neizmantoju arī sāli. Es ļoti labi zinu, ka sāls ir kaitīga. Tītaram varam pievienot nedaudz estragona, taču tikai nelielu šķipsniņu, lai garša būtu patīkamāka. Kā redzat, gaļa ir kļuvusi pievilcīgi brūngana. Tā nav piedegusi, bet gan skaisti apcepta. Kompānija Cepter piedāvā lielisku pannu ar biezāku dibenu. Pateicoties tam, panna sakarst vienmērīgi visā tās virsmā un ļoti ilgi saglabā temperatūru. Gaļa nepiedeg, jo tās sastāvā jau ir tauki. Jebkura veida gaļa satur taukus un ūdeni. Tādā veidā pagatavotā gaļa praktiski nesarūk, savukārt izmantojot eļļu, gaļas gabals var kļūt pat par 30% mazāks. Uz mūsu pannas, neizmantojot taukus, tikai par 5%. Paskatieties, kakla karbonādes gabaliņš jau ir gatavs. Tītara gaļu cepsim nedaudz ilgāk. Mēs vēlamies to izcept viscaur. Skaista, brūngana garoziņa. Tātad temperatūra jau ir pietiekami augsta. Sagriezīsim. Pēc dažām minūtēm gaļa jau ir pilnīgi izcepta. Lielopa gaļu cepiet pēc saviem ieskatiem. Ja gribam to izcept labāk, atstāsim to vēl kādu laiku uz pannas. Plīti es jau izslēdzu, taču pannas temperatūra ir tāda, ka vairs nav nekādas vajadzības turpināt to karsēt. Tā ir vēl viena iespēja ekonomēt naudu. Man šķiet, gaļa jau ir pietiekami izcepta. Tā izskatās ļoti labi. Paskatieties! 3 veidu gaļas gabaliņus es izcepu 4 minūšu laikā. Tagad ņemsim maltu cūgaļu, ko es vēlos izcept panētu. Nedaudz miltu, saputotas olas un, protams, maizes drupačas. To pašu varam darīt arī ar cūgaļas karbonādi. Gaļa pannā nečurkst, jo nekādus taukus tai pievienojuši neesam. Ne eļļa, ne tauki ar sakarsēto metālu nesaskaras. Šī iemesla dēļ taukvielu šļakatas nelido. Gaļa pie pannas nepielīp, taču tiek lieliski izcepta. Uz pannas, kurā tiek ceptas kotletes, uzliksim arī gabaliņu foreles. Tauku nav, tāpēc garša un aromāts nesajaucas. Nav vielas, kas šos produktus savienotu. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka visa sula saglabājas produkta iekšienē. Pateicoties panēšanai un cepšanai bez taukiem, saglabājas visas produkta uzturvielas. Mēs neizmantojam papildu taukvielas, kas parasti nepieciešamas, lai nesabojātu pannu. Vēl viens ekonomijas veids. Cepter saviem izstrādājumiem sniedz mūža garantiju. Trauki visam mūžam.
Šādi varam servēt panētās karbonādes un parastas kotletes, kas ceptas bez taukiem. Turklāt ļoti īsā laikā. Grila pannā bez taukiem iespējams cept arī pankūkas. Tas notiek ļoti ātri, 160 līdz 180 grādu temperatūrā. Kā redzat, pankūkas ir nedaudz abrūninātas. Tām varam pievienot nedaudz ābolu, kas cepsies šajā pašā pannā. Sagriežam ābolu plānās šķēlītēs un cepam uz ļoti karstas pannas. Apceptos ābolus kārtojam uz pankūkām. Cukurs tiem nav jāpievieno, jo ābols pats satur cukuru. Tas ir ļoti veselīgs pankūku pagatavošanas paņēmiens. Augļi ir sakarsēti, tauki nav jāpievieno. Ēdiens saglabā savu dabisko burvīgo garšu un izskatās lieliski. Šis ēdiens ir ļoti vienkāršs. Pankūkas bez taukvielām ar grilētiem āboliem. Un tagad padomājiet par visām priekšrocībām.